Saistībā ar zemi ir vēl viens dienests, un tas ir Valsts zemes dienests, kurš arī piedāvā e-pakalpojumus, un par tiem mums pastāstīs Vita Vodinska, kas ir Valsts zemes dienests pakalpojumu attīstības un klienta apkalpošanas departamenta vecākā metodikas eksperte. Labdien! Turpinot šo tēmu par nekustamiem īpašumiem, tad Valsts zemes dienests ir tā iestāde, kas uzkrāja ļoti plašu šo informāciju par jebkuru nekustamo īpašumu, kas atrodas Latvijas teritorijā, tā skaitā par zemes vienībām, būvēm, telpu grupām un tam līdzīgi. Tādēļ mēs esam, kā jau arī daudzas, ko šodien mēs dzirdējām, daudzas iestādes, uzņēmumi attīsta šīs e-pakalpojumus, virzās šo e-jomu. Arī, protams, mēs esam radījuši vairākus šos e-pakalpojumus. Viss šis klāsts ir pieejams mūsu mājaslapā zemesdienests.lv pakalpojumu sadaļā, bet šodien es tad jums pastāstīšu par diviem pakalpojumiem, kas tieši būtu vērsti uz uzņēmējiem izmantošanai, un abi šie pakalpojumi katram uzņēmējiem jāvērtē no tā skata punkta, ko tad viņš vēlās panākt, kam ir nepieciešami šie dati. Jā, tad tie biznesa iegūmi, kas ir nepieciešami. Kuru vērst? Jā, tad pirmais šis no šās dienas prezentētajiem pakalpojumiem, ko var internetu vidē ik viens lietotājs iegūt, ir šis portāls Kadastrs LV. Un tur tātad ir principā visa informācija, kas ir reģistrēta mūsu reģistros, mūsu informācijas sistēmās, ir ikvienam arī pieejama internetu vidē, un tātad viens no šiem reģistriem ir kadastra informācijas sistēma, kur, kā jau es minēju, tad ir šī informācija par nekustamiem īpašumiem, zemes vienībām, būvēm, telpu grupām, tad izvēloties attiecīgo meklēšanas sadaļu, kādu veidu objektu klients vēlas atrast, ir iespējams konkrēto īpašumu atrast un pārlūkot šo informāciju par šo īpašumu. Otrs sadaļa, otrs reģistrs, kuru uzturētājs ir Valsts zemes dienests un kurā uzkrātos datus ikvienam ir iespēja redzēt bez maksas, ir valsts adrešu reģistrs. Tātad tur var pārliecināties par adreses juridisko esamību. Tātad vai šī adrese ir reģistrēta adrešu reģistrā, jo šo adresi turpmāk izmanto citas valsts informācijas sistēmas. Piemēram, ja jūs vēlaties reģistrēt uzņēmumu, tad jums būtu jāpārliecinās, vai jūsu šī adrese, kurā jūs vēlaties reģistrēt šo uzņēmumu, ir reģistrēta valsts adrešu reģistrā, jo pretējā gadījumā jums uzņēmuma reģistrs atteiks reģistrēt, kā bija kādu laiku atpakaļ, kad sareģistrēja uzņēmumus kādās garāžās, šķūnīšos un vēl kaut kur, tad šobrīd uzņēmuma reģistrs reģistrējot pārbauda, tiešsaitē saņem no mums šos adrešu reģistra datus un pārliecinās, vai tāda adrese vispār eksistē, ka tā nav kaut kāda izdomāta. Nu, lūk, un tādēļ, lai nebūtu tāda pārpratumu, tad pirms tam vienmēr var uzņēmējs pārliecināties bez maksas, vai ir vai nav šāda adrese. Un otra lielā grupa datu ir šie telpiskie dati, ko mēs arī uzkrājam, jeb kartes. Mazliet sīkāk arī pēc tam rādīšu, stāstīšu. Tātad par teksta datiem, kas ir šie kadastra informācijas sistēmā reģistrēti. Ja, tad pirmā lielā grupa ir par zemes vienībām. Par zemes vienībām, protams, visi raksturojošie dati, gan šīs platības, lietošanas mērķi, kādam šo zemes vienību var izmantot. Piemēram, ja tas ir plānojot iegādāties zemes vienības vai jūs veicat kaut kādu apsaimniekošanas darbības, tad vienmēr pārliecināties, kāds ir šis lietošanas mērķis, kam šī zemes vienība vispār ir paredzēta. Tad arī šie apgrūtinājumi, kas ir reģistrēti, vai tur, piemēram, nav kaut kāds dabas liegums, vai elektrolīniju apgrūtinājumi, vai gāzes ved, varbūt tur ir reģistrēti uz šīs zemes vienības, un, piemēram, plānotā apbūve nemaz tur, piemēram, netiek pieļauta. Un arī, protams, kadastrālās vērtības, kas savukārt tiek izmantotas dažādām nodevām, maksājumiem, apsaimniekošanai, pēc nomas maksu aprēķināšanai un tam līdzīgi arī ir pieejams. Un arī, protams, par būvēm visa veida informācija, arī šīs platības, apbūves laukumi,
šie reģistrētie labiekārtojumi, vai tur ir elektrība, vai ūdens pievadi ir, vai tur ir kanalizācija un tam līdzīgi veida informācija, tad attālināti vienmēr, piemēram, ja jūs vēlaties vai iegādes, vai jums kaut kādus apsaimniekojat objektus, jūs vienmēr varat ieiet online, paskatīties par konkrēto būvu, kāda tad ir šie reģistrētie dati pieejami. Un tieši tāpat arī par telpu grupām, jeb, tā kā varētu uzskatīt, tie dzīvokļi, tātad par šiem objektiem arī ir reģistrēta visu šī informācija, tātad platības, cik ir šīs katrai telpai platība, piemēram, cik virtuves platība, tur koridoram, guļamistabai un tam līdzīgi. Tāpat arī augstumi, piemēram, cik griezta augstums, tam līdzīgi. Tātad attālināt visu šīs plānošanas vajadzības var arī veikt. Un visa šī informācija, protams, par šiem, kā minēja, būvas, zemes vienības un tā apgrupas, tie ir tā kā fiziskie objekti, un tad reģistrā viņi tiek veidoti kā juridiski veidojumi, saucās tie nekustamie īpašumi, un tad arī ir par šiem nekustamiem īpašumiem pieejama informācija. Tāda jau vai šis nekustamais īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā, vai viņš ir attiecīgi tas īpašnieks kāds ir, vai tur ir tiesiskais valdītājs, attiecīgi viss īpašuma sastāvs ir pieejams, kas ietilp šajā īpašumā, piemēram, 3 zemes vienības, 2 būves, un attiecīgi par visām šīm būvēm un zemes vienībām arī var apskatīties šo plašāko informāciju. Tālūk. Un otra, tātad šī, kā jūs minēju, sadaļa ir pieejams kartes. Tā pamata karte, kur šos objektus attēlo, ir kadastra karte. Šī, ko jūs redzat ekrānā, ir kadastra karte. Tātad kadastra kartē tiek attēlots šo zemes vienību jau robežas, robežpunkti, būvju kontūras. Tātad jau vizualizēts tas fiziskais objekts, kā tad viņš dabā izskatās, kādas ir šīs robežas, kur atrodas, viss arī ar koordinātēm. Un, protams, arī kadastra apzīmējumi, un, ja ir reģistrēti apgrūtinājumi, piemēram, ceļa servitūts, ka tur uz konkrētās zemes vienības atrodas, vai elektrolīnija iet, tad tas arī ir iezīmēts kartē, kā var redzēt, tām raustītajām līnijām. Ja? Un, protams, šāda veida atverot, piemēram, šeit Kadastras LV portālā atverot šādu karti, lai jums kā uzņēmējiem būtu vieglāk arī tā kā interpretēt šo karti, ir iespējams pieslēgt šai pamatkartei, kadastra kartei pieslēgt fonā arī citas mūsu rīcībā esošas kartes, lai būtu vieglāk tā kā saprast, kā tad tas objekts izskatās. Nu, tātad, piemēram, šādi izskatās, ja kadastra kartei pieslēdz fonā šo ortofoto, ja fotogrāfiju no gaisa, un tad jau ir vieglāk arī saprast, kā tad dabā tas izskatās, tas konkrētā zemes vienība vai būve. Un papildus arī ir iespēja pieslēgt citus mūsu rīcībā esošos datus. Šī, piemēram, ir augsta detalizācijas topogrāfiskā karte, kas jau būtu attiecīgi vai plānotājiem, vai būvuzņēmumiem, vai pašvaldībām tā kā attiecīgi nepieciešama, jo, ja, piemēram, vēlaties veikt apbūvi, tad būtu jāsaskaņo šis topogrāfiskais plāns, kurā jau tad ir ļoti, ļoti detalizēti jūsu konkrētā, piemēram, zemes vienība attēlot ar visām šīm elektrolīnijām, gāzes vadiem, nu, lai nesanāk tā, kad uzbūvē māju uz kaut kur ūdens vada galvenā un pēc tam nav nevienam iespējams piekļūt. Ja? Tātad viss šī detalizētā informācija arī ir online pieejama, tā kā var iepazīties ar šo informāciju. Un tad par šiem veidiem, kā tad tā informācija var piekļūt. Tad pamata informācija, kā piemēram kadastrālā vērtība, vai īpašuma sastāvs, kāda veida objekti ir šajā īpašumā reģistrētā, ir pieejama bez maksas. Un tad nav nekāda neautorizēšanās nepieciešama nekas. Un savukārt jau detalizētāka informācija, kā piemēram tie lietošanas mērķi, platības sadalījums, piemēram, cik ir lauksaimniecības, cik ir aramzemes, cik ir attiecīgi cita veida zemes platības, tas ir kā jau maksas sadaļā. Un tad maksas sadaļā ir iespējami 2 norēķinu veidi. Viens no veidiem, kas ir tā kā vairāk, ja
paredzēts, ja nav tāda ikdienas nepieciešamība šos datus iegūt, tad tas būtu internetbankas norēķini vai ar internetbanku vai ar kredītkarti, tātad samaksājot pirms pakalpojumu saņemšanas. Vai arī mums ir šī iespēja ar mobili LV kontu norēķināties, tātad, ko var izveidot ar SMS nosūtīšanas, tā kā uz savu kontu. Un tas, kas vairāk būtu piemērots uzņēmumiem, kas ikdienā strādā ar šiem nekustamiem īpašumiem, vai kam nepieciešams kaut kādas vai šīs kartes vai šie dati, biežāk tad tie var slēgt ar mums šo līgumu par portāla Kadastrs LV izmantošanu, un tad jau tas ir mēneša beigās rēķins, attiecīgi par visu mēnešu laikā izmantot to pakalpojumu skaitu, un tad tur arī tās maksas ir salīdzinoši mazākas nekā, ja jūs pa 1 vai 2 īpašumiem skatāties tikai šiem internetbankas norēķiniem. Ja, tas būtu tā kā par šo vienu no risinājumiem. Tā atšķirība, tas uzsvers tajā iepriekšējā sadaļā par šo Kadastrs LV ir par to, ka šie dati jums ir ekrānā, tad šai portālā ērti atrodami, apskatāmi, jūs vienmēr varat piekļūt šai aktuālai informācijai, bet jūs viņu nesaņemat pie sevis, tā kā nav, vienīgi, protams, izdrukāt var un tam līdzīgi, bet tie nav tādi dati, ko jūs varētu kaut kādā savās datubāzēs iekļaut. Tā kā, ja jums ir nepieciešamība jau savās datubāzēs šos datus iegūt, vai arī veikt kaut kādas modifikācijas, tad būtu izmantojums otrā veida pakalpojums, kas ir web servisi, jeb tīmekļa pakalps. Skan droši vien kā no zinātniskās fantastikas, bet tas nosaukums neļaujoties, ka jūs nobiedē. Tātad web servisi principā jebkurš, kas pakalpojums kaut vai tai pašā Latvijā LV mums darbojās, viņi pamatā darbojās ar šiem web servisiem, tad mēs vienkārši viņus neredzam. Tad sistēma sazinās ar sistēmu, piemēram, jūs autorizējaties un sistēma atrod, piemēram, jūsu kaut kādus nepieciešamos datus jau no reģistra. Tieši tāpat arī šos web servisus var izmantot arī jūsu kā uzņēmēji sniegtajos pakalpojumos. Tātad jūs varat ņemt šos web servisus no zemes dienesta un iestrādāt, izveidot savus kādus pakalpojumus, vai arī tikpat labi iekļaut savās informācijas sistēmās un viņus izmantot. Ja? Tātad šie web servisi nodrošina to, ka nav nepieciešamības vairs kopēt masveidīgus datus. Piemēram, ja jums ir nepieciešams, jūs, piemēram, veidojat kādu pakalpojumu, kur, piemēram, jums klients, jūs izveidojat kādu savu mājaslapu vai servisu, kur klients pieprasa šos datus, bet jūs jau nekad nezināt, par kuru īpašumu, piemēram, viņam klientam būs interese. Tad kādreiz bija tā, ka jums bija jākopē visa datubāze pie sevis katru dienu, lai jūs nodrošinātu šos aktuālos datus par jebkuru īpašumu. Tad web servisa risinājums nodrošina to, ka vienkārši jums ir savs tas pakalpojums, kaut kāda saskārne, kur klienti nāk un lieto, un attiecīgi web servis izsauc no mums jau šos datus, kurus jums konkrētajā brīdī ir nepieciešams saņemt. Un otrs variants, protams, arī ir kartēm, kas nodrošina, ka nav šie dati jākopē, ka jūs varat, piemēram, jums ir sava veida karte, kurā jūs jau esat uzkrājuši kaut kādu informāciju, un jūs varat veikt dažādas rediģēšanas darbības, zīmēt, saglabāt šos datus un vienmēr fonā turēt šos valsts zemes dienesta aktuālos datus, tad nekopējot visu šo karti pie sevis. Tātad, kāda veida web servisi mums patreiz ir pieejami? Tātad, kā jau es minēju, viens no šiem veidiem ir teksta datiem, tad mums ir gan kadastra teksta datus iespējams saņemt web servisa veidā, tad tie bija tie visi par īpašumiem raksturojošie dati, tās platības, lietošanas mērķi, apgrūtinājumi un tam līdzīgi. Un arī adrešu reģistra datu saņemšanai. Tātad ir iespēja saņemt adreses par visu Latvijas teritoriju un iekļaut savās sistēmās. Piemēram, kā bieži vien šobrīd ļoti populāri veidot šos klasifikātors, ka, piemēram, veido uzņēmums kādu pakalpojumu, negrib, lai klientam būtu jāraksta kaut kāda brīva teksta adrese, bet vēlas, lai būtu, piemēram, šie izkrītošie lodziņi ar jau kaut kādām piedāvātajām izvēlēm, tad to nodrošina, principā, šie web servisi, kad attiecīgi jums ir pieejams viss Latvijas adrešu reģistra klasifikātors.
Nu, lūk, un otrs sadaļa, tātad šie telpiskie dati arī mums ir pieejami gan kadastra kartei, tām zemes vienību robežām, būvu kontūrām, kas ir kartē attēlots, adrešu reģistra datiem, tātad tās ir ielu viduslīnijas un punkti, kur kartē konkrēti atrodas šīs adreses. Tas arī būtu izmantojams gan dažādām loģistikas firmām un dažādu pakalpojumu sniedzējiem, kam nepieciešams vizualizēt, kur konkrētās adreses atrodas. Arī administratīvām robežām, tās ir Latvijas novadu robežas, ko var redzēt kartē, un vērtības zonējuma dati, tās ir jau šīs nekustamā īpašuma vērtības, kas ir tā kā bāzes vērtības, no kā veidojas jau tālāk kadastrālās vērtības, tāda veida arī karte, ko var ieslēgt savām kartēm un lietot. Par formātiem ir tā, ka, protams, tas uzsvers, kas būtu jāsaprot atšķirībā no portāla Kadastrs LV, šie web servisi, tas ir pamat ideja, ka to dara sistēma ar sistēmu sadarbojoties, ka tur netiek iesaistīts tā cilvēks, ka to nedara manuāli, nepārakst no vienas tabuliņas otrā. Ja? Tātad šie dati, tekstdati tiek nodoti XML formātā, un telpiskie dati tātad ir VMS, kas ir skatīšanās, tādas kā pieslēdz vienkārši bildīt saviem datiem fonā. VFS, tā ir tā kā lejupielādes pakalpojums, kas ļauj jums zīmēt un saglabāt arī šos visus, piemēram, kadastra datus vai adrešu datus. Un arī ArcGIS servisi, kas ir konkrēti jau ARC programmatūrās izmantojami. Un šeit tad es nodemonstrēšu piemēru, kā tas izskatās, piemēram, uz telpiskajiem datiem. Piemēram, jūs varat paņemt šo kadastra karti kā web servisu, un viņi, protams, visi ir kombinējami. Var likt klāt arī šo ortofoto servisu ar administratīvajām robežām kopā un pieslēgt vēl arī šīs ielu viduslīnijas un adrešu punktus. Un visiem vēl šiem datiem jūs fonā varat pieslēgt jebkuru savu karti, kas jums ir jūsu uzkrātā, vai jūs arī iegādājaties no kādiem citiem uzturētājiem datu, un attiecīgi jau uz šī kartogrāfiskā materiāla jūs varat strādāt, zīmēt savu veidu datus. Un attiecīgi to visu saglabāt, jums nav viss šis apjomīgais datu apjoms jākopē pie sevis. Tā. Un ņemot vērā, ka šie web servisi ir pilnībā tāds samērā jauns pakalpojums, ko mēs piedāvājam, tad šobrīd arī aicinām visus, kam ir šī interese, var pieteikties šo servisus izmēģināt tā kā testa variantā. Un, ja ir tāda vēlme, tad būtu jāraksta uz e-pastiņu klienti@vzd.gov.lv, un es paskatu, kuru jūs konkrēti servisu gribētu izmēģināt, un tad varēsiet uz pāris dienām iegūt šo piekļuvi, lai pamēģinātu, vai tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs, vai tas jums der, un attiecīgi tad pāriet uz šo jauno risinājumu. Ja? Tas principā ir viss. Patreiz paldies.